Latvija pirmajā vietā frakcija iesniedz grozījumus iedzīvotāju ienākumu nodoklī, lai turpmāk vecākus, kuru ģimenēs aug 2 bērni, vienu no vecākiem atbrīvot no ienākuma nodokļa maksāšanas. Kā jūs domājat, kā balsoja koalīcija? Protams, ka vai nu pret vai atturējās, un šis te likumprojekts nekur netika aizvirzīts. Lūk, ko par šo likumprojektu sacīja deputāts Ričards Šlesers. 2023. gadā Latvijā piedzima 14 490 bērni. 2024. gadā piedzima 12 887 bērni. 2025. gadā piedzima 11 637 bērni. Pagājušā gada dzimstības statistika Latvijā ir satraucoša. Cik reizes mums vajag sasniegt jaunas dzimstības antirekordus, lai beidzot sākt risināt Latvijas demografisko situāciju? Kolēģi, demogrāfiju nevar mainīt ar vienu lēmumu. Bet demogrāfiju noteikti nevar mainīt arī tad, ja mēs nedaram neko. Tāpēc šodien mēs piedāvājam konkrētu un reāli īstenojumu soli. Samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli vecākiem, kuri audzina 2 un vairāk bērnus. Šī priekšlikuma būtība ir vienkārša. Ģimenes, kuras uzņemas lielāku atbildību par valsts nākotni, pelna arī lielāku atbalstu no valsts. 2 un vairāk bērnu audzināšana nav tikai personisks lēmums. Tas ir ieguldījums sabiedrībā un nodrošina Latvijas attīstību. Kad mēs samazinam nodokļus šādām ģimenēm, mēs nedodam privilēģiju, mēs dodam iespēju. Iespēju vieglāk samaksāt rēķinus, iespēju vairāk ieguldīt bērnu izglītībā, iespēju vecākiem justies drošāk par nākotni. Un šādām ģimenēm svarīgs ir nevis vienreizējs pabalsts, bet stabilitāte. Kaut arī grozījumi iedzīvotāju ienākumu nodoklī netika novirzīti komisijai, jau uz nākamo plenārsēdi Latvija pirmajā vietā frakcija ir iesniegusi deputātu parakstus un turpināsim cīnīties par šo pašu jautājumu.